Rīgas Dinamo jauno gadu iesāka ar spēli Arēnā Rīga 4. janvāra vakarā, kad šeit viesojās Bratislavas Slovan vienība, kura arī ir tā starp komandām, kura cīnās par iekļūšanu labāko astotniekā. Viņiem situācija turnīra tabulā pirms šīs spēles nedaudz cerīgāk nekā mūsējiem, 65 punkti un 9. vieta. Tikpat daudz punktu, 65 ir arī 8. vietā esošajiem mūsu nākamajiem pretiniekiem Zagrebas Medveščak hokejistiem, mūsējie 12. vietā ar 53 punktiem. Jau divas reizes septembrī Rīgas Dinamo tikās ar Bratislavas Slovanu, kad izbraukumā papildu laikā piekāpāmies ar rezultātu 2-3, bet mājās 25. septembrī pēcspēles soda metienos atzinām viņu pārākumu ar 1-2. Spēles pirmā trešdaļa. Aktīvāk uzsāk mūsējie, zinot to, ka pārsvarā Rīgas Dinamo pirmo trešdaļa aizveda netik labi kā pretinieks. Uzstādījums noteikti bija viens – cīnīties līdz galam un parādīt kārtīgu raksturu jau pirmajās 20 minūtēs, kas pēc spēles tā arī izskatījās, bet, diemžēl, kļūda laukuma centrā un Gintu Mēju apzog pretinieku komandas spēlētāju un ripu vārtos pēc pagrieziena raida Pavols Skalīckis. Spēles pirmā trešdaļa noslēdzās ar rezultātu 0-1. Otrajā trešdaļā vairāki bīstami momenti atkal uz Joakima Eriksona sargātajiem vārtiem, bet rezultātu uz tablo izdodas spēles 35. minūtē izlīdzināt Timam Sestito, kurš nocīnās līdz galam pēc veiksmīga mūsu spēlētāja metiena. Pretinieku komandas vārdsargs atsit ripu sev priekšā un Tims Sestito neskatoties ar raida to vārtos. Rezultāts 1-1. Spēles trešajā trešdaļā abas komandas centās panākt uzvaru šajā cīņā, bet nospēlējot 60 minūtes bija nepieciešams papildulaiks. Spēles papildulaikā, kad laukumā komanda spēlēja 4-4, vārti netika gūti un uzvarētājs atkal otro reizi komandām tiekoties savā starpā tika noskaidrots pēc spēles soda metienos un, diemžēl, atkal šoreiz izrādījās veiksmīgāk mūsu pretinieki no Bratislavas. Rezultāts 1-2, bet ir nopelnīts vēl viens punkts, kas šobrīd tiešām varētu būt zelta vērte turnīra tabulā. Nākamo spēli savu skatītāju priekšā Rīgas Dinamo aizvadīs trešdien, 6. janvārī, tiekoties ar Zagrebas Medveščak hokejistiem, bet šobrīd piedāvājam interviju ar pretinieku komandas aizsargu Tomašu Kondrāteiku un ar Rīgas Dinamo komandas uzbrucēju Lauru Dārziņu. All right, buddy. Nothing to do but congrats with the victory with the new team. How does it feel to be now in a Slovan? It feels great. Guys take me to their group. It's fine, and we're winning. We won 5 in a row. We want to keep going, and we want to get into the playoff. Those games against the Dynamo, your ex-team, but in the 2 games you participated as a player of the Dynamo, but all the games are finishing with a stiff result, just or overtime or in a penalty shots. Your opinion, why? It was great. It was a great game, and the guys played really well. They came hard at us like we expect, and they played a really physical game, and they were skating really fast, and it was a great game. We had some chances, we didn't score. They also had a couple chances, and I'm really happy we won. Weren't you surprised about the spectators? So less spectators in seats today. Oh yeah, the fans were unreal. Still, it was really loud there by our bench, and it was hard to hear the coach how loud they were, and it was still a great crowd. All right, thank you very much. Bratislavas Slovans trešā sezonas spēle ir 2 spēles. Mēs zaudējām pēcspēles soda metienos 1 papildulaiks. Ciets rieksts. Kāpēc? Viņam laba komanda, tiešām labi nokomplektēta. Tur visas 4 maiņas tā spēja uzturēt jaudu. Es domāju, mēs arī diezgan cienīgi spēlējām. Ja? Kaut kādus momentus izveidojām, diemžēl. Noslēguma fāzē pietrūka. Tas šodien izšķīra. Es negribu teikt, tur, kā lai saka, ka mēs sliktāk par pretinieku spēlējām. Ja? Vai tā. Principā līdzīga spēle. Es domāju, tāds adekvāts rezultāts 1-1. Bullīšos viņa spēlētāji izrādījās meistarīgāk pa mūsu bullīšu izpildītājiem, tā skaitā mani, un zaudējām. Bet, jā, noskaņojums nav labs, jāpiekrīt. Tagad gatavošanās nākamajai spēlē, un atkal mums pretinieki nāk tie, kuri arī gluži tāpat kā mēs, vai atrodas virs tās play-off zonas, jau gluži tāpat kā Zagrebas Medveščak šobrīd, Bratislavas Slovans arī turpat augšā lejā lēkā. Kā ir gatavoties šādām spēlēm, kad tu zini, ka mūsu spēles ir varbūt pat nevis 3 punkti, bet 6 nāk pretī? Nav viegli. Es domāju, tā visa sezonas tagad otrā daļa, tas bišķiņ mums spiež, teiksim, iegūt tādu kaut kādu brīvību, tādu lidojumu, kā lai saka, tādu uzticību saviem spēkiem. Ja tu tabulā atrodies augstāk, tu arī tu jūti, ka tu it kā spēlē labi un ir rezultāts. Tagad it kā tu tāds
nu, teiksim, ir kaut kāds epizodes, tu pārdomā, vai vajadzēja tā, vai vajadzēja šitā, kāpēc tas nenes rezultātu. Tā kā, nu, savā ziņā ir grūti, bet nu, no spēles uz spēli gatavojamies. Šito spēli tiešām gatavojamies tieši šitai spēlē. Nu, rīt jau sāksim gatavoties nākamai. Teiksim, tas mēnesis ir tāds, ka nu, ir jānobliež bez tādas kaut kādas dziļas depresijas un lidinošanās mākoņos, un tad jau skatīsimies, kas tur janvāra beigās būs sanācis. Novēlam izturību un veiksmi nākamajā spēlē, jo janvārs tiešām solās būt tāds kārtīgs hokeja maratons. Paldies!